Sveiciens 27. augustā 26. gadā. Un ko, vasara arī man iet uz beigām. Pagai. Jā. Šodien arī tāds vējains dienas. Pēc aizrāt pirmo reizi garās bikses uzvilku. To, kā tā braucot riteni, varēja arī šortos, bet nu labi. Jā. Pagājušajā nedēļā, kā atbraucu no savas velotūras, cik daudz nenobraucu, kā tikai 300 km pa tam 5 dienām. Pirmā dienā noforsēju, un tad atlikušās dienas tā lēnā garā, tur peldoties un vēl nesko. Bet nu arī izdarīju atkal secinājumus un sapratu, vēl pa daudz bija paņemts, vajag vēl mazāk ņemt. Bet tā bija normāli. Līdz Nazarei tiku. Un uz Penišu arī aizbraucu beidzot, ja tas tāds līkums ir kā uz atpakaļ, bet tāds līkums sanāk. Man nekad nebija sanācis uz to Penišu. Tālūk. Tālūk mēs sportojam. Reizēsim nākamgad. Skatīšos, kā būs, vai līdz tajā vērai sanāks, vai nē, ko es darīšu ar to vēru. Redzēsim. Jā. Šeit vēl aizbraucu, pieraksties pie zobārsta vajadzēja. Vajag man pagājušreiz, kur sataisīja, bet ne līdz galam viņa. Tur to es nezinu, tur tas kanāls, nervus, es nezinu īsti, kas viņš man reaģēja uz tagad. Tā parasti kā nesāp, bet uz augstu un karstu baigi reaģēja. Baigi jūtu. Pat, kad ieelpo augstāku, vēsāku gaisu, kas strauji ievelc, tad arī uzreiz iesāpās. Jābrauc, lai viņi tur tīri, es nezinu, to kanālu vai rauj ārā. Es nezinu, kas tur jādara, bet tur kaut kas jādara ir. Tā nevar turpināties. Citādāk man sanāk kafiju dzert uz vienu sānu. Es nevaru pilnvērtīgi viņu dzert, tā akurāti vajag, lai neiet tieši virsū uz to zobu. Jā, labi. Ko, tas tā īsumā viss arī pārējais.